tad reģistrējoties ar mūsu linku, ko jūs saņemat. Ja jūs taisat pirmo depozitu, tad 100 USDT saņemsiet kuponu tieši uz Futures Grid botu, ko var izmantot 100 USDT, ja 500 skait iekšā ir 300, ja 1000, tad 500, ja 5000, tad 800, un ja 10,000, tad 1000 bonusu. Šo te kuponu dabūsiet. Tā kā tas ir par to reģistrēties ar linku. Jūs, protams, to varat nedarīt ar mūsu linku, jūs varat vienkārši ieiet Pionex.com, reģistrēties un darīties. Jā, par Pionex ātri varbūt par pašu biržu, tad Pionex, principā, personīgi pats Pionex es izmantoju no 21. gada, man liekas, ar kolēģiem es esmu, laikam, visilgāk izmantoju šo platformu, jau darbojies jau labu laiku, un tad viens ir tas, ka Pionexā arī varat, tad ir šie real world asset, jeb tokenizētās akcijas varat pirkt, tā kā šeit arī tā skaitā, tur nezinu, Apple, piemēram, ja, Tesla un tā tālāk. Tā ir viena lieta. Pionexam arī ir sava karte, digitālā karte, viņu var pievienot Apple Pay, Google Pay un tā tālāk. Un, protams, šeit ir gan futures tirzniecība, gan arī parastā spot tirzniecība, kā jau kurā biržā ērna sadaļa un tā tālāk. Tā kā, no tādā ziņā tā visa funkcionalitāte visa ir, ar ko viņi atšķirās tieši ar botiem, un boti šeit ir kaut kādi plus 12, kaut kā 13 boti, es tagad precīzi nepateikšu, jo tur visu laiku ik pa laikam kaut kas papildinās, ir gan futures boti, gan arī spot boti. Un es parādīšu, jums pastāstīšu, piemēram, par 2 botiem, ko arī es pats izmantoju. Protams, tie boti, katrs, es esmu vairākus testējis, bet tie ir tādi priekš mani vienkārši, kurus es tā kā varbūt vairāk es izmantoju. Un viens no tiem būs tad Grid Trading bot, kā mēs varam viņu uzstādīt. Tur, principā, visiem botiem tas setups ir līdzīgs, vienkārši sekoja līdzi pa soļiem, tur tiek viss parādīts, un pašā Pionexā support lapā jūs tur varat atrast par katru botu, tur tiek parādīts, pastāstīts pa soļiem, kas ir jāizdara, kas ir jāuzliek, un baigi ērti ir pārskatāmi. Tad, ja mēs runājam tad par Grid Trading botu, kā viņš darbojās un kā mēs viņu liekam virsū, kā piemērs viens no botiem, mēs taisam create. Šis nav man verificēts konts, atcerieties to, kad vajadzēs arī iziet KYC, tad know your customer, tad pilna autentifikācija jātaisa, šis vienkārši tāds demo konts ir. Un attiecīgi, kad mēs uzspiežam create, tad mēs varam šeit izvēlēties tad to, ko mēs gribam, ko mēs tā kā ar šo te botu treidosim. Šī gadījumā, lai paliek bitcoins, tas nemainās. Mēs varam šeit kaut ko ar roku rakstīt, bet kā man parasti patīk izdarīt, es vienmēr nospiežu smart parametrus, viņš uzreiz saliek kaut kādas lietas, parādās jau kaut kādi saucamie gridi, tās pastāstīšu arī par gridiem, ko tas nozīmē un kāpēc viņi ir vajadzīgi, bet mēs tikpat labi varam arī mainīt to setupu. Tad lower limit nozīmē to, līdz kuram limitam tas bots strādā. Šī gadījumā viņš parāda to, ka tad, ja noies zemāk par 102,1 tūkstoti, bots apstādinās savu darbu. Bet, kas ir jāņem vērā, jūs netiek likvidēti. Jūs turpinat, bots jums turpinās tur būt visa pozīcija. Vienkārši jums tā pozīcija, attiecīgi, ja viņi jau noiet zem tās iepirkuma vietas, viņi būs vienkārši pa nulēm, jo vairāk kritīs, jo lielāku nullu jūs redzēsiet. Tas ir līdzīgi kā spotā. Jūs nopērkat nezinu, bitcoinu, ja bitcoins nokrīt, jums vienkārši tas negatīvi, nav pēļņa, bet jums mīnusā iet, bet nelikvidē nekādā, konkrēti šis bots nelikvidē neko. Un tas pats arī augšējais, tad upper limit nozīmē to, tad cik tālu bots strādās, tad bots strādās līdz šai zonai, ja viņš aiziet jau uz 120,000, bots nestrādā, bet jums tāpatās pozīcija jūsējā ir plusos un jums viss ir kārtībā. Ja, piemēram, jūs pērkat šeit ir tā kā entry punkts vai ieejas zona. Un tos gridus, tad gridi ir šīs te saucamās līnijas, un tad tās pastāstīšu, lai būtu skaidrība, kā tas notiekās. Es varbūt uzlikšu mazliet mazāk kāds, lai būtu vieglāk jums parādīt. Un kāpēc gridiem ir nozīmes vispār? Tad, kā ar gridiem notiek? Tad gridiem ir šādi. Tātad cena iet tur, kur ir visur sarkanie, ja, tad tajā brīdī tajā brīdī bots veids pārdošanu pie katras šīs te līnijas, ja cena pieskarās, bots pārdod.
Un kas ir svarīgi, ka tad, kad jūs varat vaļā pozīciju, jums bots nepaņem par visu naudu, nenopērk tikai bitcoinu. Viņš nopērk rezervas ar USDT un ar bitcoinu. Tur bija proporcionāli 50-50 vai bišķiņ savādāk tā proporcija bija, tagad no galvas neatceros, bet tad, kad jūs vērsiet vaļā pozīciju, viņš parādīs to proporcionalitāti, cik daudz viņš nopirks bitcoinu un cik daudz viņš paturēs USDT. Un kāpēc viņš patur USDT, to tas arī izstāstīšu. Tad cena iet šeit, viņš pieskarās šeit, bots kaut kādu daļu pārdod, pieskarās šeit, kaut kādu daļu pārdod, pieskarās tālāk, kaut kādu daļu pārdod. Tajā brīdī, kad bots tā cena iet lejā, tad pie katras zaļās līnijas bots tad nopērk. Tad papildus pozīcija. Tāpēc arī viņš nenopērk pa visu naudu, ko jūs liekat iekšā botā. Viņš nenopērk tikai bitcoin, viņš arī tur USDT rezervas, lai arī pie šīm zaļajām līnijām viņš nopirktu. Tādā veidā, tajā amplitūdā, tad pie katras zaļās viņš pārdod, un pie katras zaļās viņš nopērk, un pie katras sarkanās bots kaut ko pārdod. Tādā veidā tad viņš veids tādas tā kā transakcijas. Ja? Tas būtu tāpatās, kā jūs sēdētu visu laiku savā biržā, un jūs saka, pirkt, pārdot, bet to jums no pašiem jādara, to izdara bots jūsu vietā. Un kāpēc svarīgi ir gridiem? Tāpēc, piemēram, jo vairāk gridu būs, jo, protams, arī jums botā būs tā kā vairāk summa jāliek iekšā. Šobrīd viņi ļoti labi pielāgojuši tās cenas. Kādreiz tur, piemēram, bija diezgan tādi baigie limiti, lai vispār uzsāktu botu tirdzniecību. Tagad, piemēram, ja mēs uzliktu, piemēram, 100 gridus, ja, 100 gridiem ir tikai 13,39 dolāri jāieskaitā. Kādreiz ar 100 gridiem tev kā minimums vajadzēja vismaz $200 vai 150 kā minimums, lai tu vispār varētu tik daudz uzlikt. Tāpēc šobrīd viņi noteikti visu laiku turpina attīstīties. Un kas ir svarīgi, tad kāpēc tiem gridiem ir nozīmes? Jo vairāk gridi, jo tas bots spēj vairākas šīs transakcijas izdarīt. Ja mums, piemēram, ir tikai 10 gridi, ja, un tad kas var notikties? Notikties var tāda lieta, ka cena vienkārši staigā šajā amplitūdā, viņš ne pērk, ne pārdod, jo cena nepieskarās ne sarkanai līnijai, ne zaļajai līnijai. Tāpēc ir nozīmes tiem gridiem vairāk viņus likt, ja, un attiecīgi tad jums arī viņš izdarīs vairāk pirkums vai vairāk pirks un vairāk pārdos. Ja, tāpēc ir svarīgi izvēlēties šos te gridus vairāk, ja, nelikt tik 10, jo mēs redzam, kā piemērs varam paņemt pēdējo cenu. Labi, viņš šeit ir pieskāries, bet šeit pagaidām viņš te staigā, piemēram, ja, varam paņemt 15 minūšu grafiku. Ja, 15 minūtēs pagāja uz augšu, pagāja uz leju. Ja nepieskarās šīm līnijām, nekāda pirkuma nenotiek. Tālāk, tad, protams, tālāk ir viss vienkārši jūs uzliekat USDT, tad šeit jāuzskaita uz konta USDT. Viss izdevīgāk, laikam, ir Web20 tīklā skaitīt, ja Binance Smart Chain, bet var arī, protams, citos tīklos uzskaitīt un skatīties, ja. Un visi jūs vienkārši uzliekat, cik, piemēram, procentuāli gribat, šeit, kā jau teicu, demo konts šeit nekas nebūs, nezinu, tur pusi naudas, es gribu to, ko es uzlicis kontu, es gribu palaist, un tad ir create bot, viņš izmetīs jums vienu lauku ārā, viņš parādīs to pozīciju, kādu viņš nopērk, un viņš savu mūki apakšā parādīsies, plus Pioneexam ir ļoti laba aplikācija, tur arī forši diagrammās var redzēt visas transakcijas, ko tas bots izdara, cik daudz transakcijas bots izdara un tā tālāk, tā kā tur to jau noteikti laika gaitā var kad uzliekat, tad varat paskatīties. Tas bija par vienu botu. Es nezinu, varbūt tur kāds jautājums ir, varbūt var paskatīties, vienkārši man nav nekur komentāru sadaļa tagad blakus, ja tur par šo, jo baigi, kā teicu, jautājums atbildēsim varbūt vairāk, bet uzreiz varbūt par tēmai, ja kāds jau uzjautais par Pioneex botu, tieši konkrēti šo grid trading botu. Ok, labi. Otru botu, ko es jums gribēju parādīt, otrs, kas man pašam personīgi arī patīk, ir rebalancing bots, un tās rebalancing boti jau ir bišķiņ savādāk un interesantāk. Šīs bots arī jūs nevar likvidēt, jums vienkārši var pozīcijā aiziet mīnusā, ja, bet atkal tie tirgus, un šeit jāņem vērā, ja šie divi boti principā ir tajā brīdī liekami, tad, kad tāds bullruns gaidāms, kad ir tirgus aug. Ja? Protams, ja mēs tur liekam ļoti lielas summas un īsiem periodiem, protams, tā arī var treidot un darīties, tas kā spot tradingā ir. Par rebalancing botu te mēs spiežam customize,
Un šeit ir interesanti lieta to, ka mēs varam uzlikt nevis vienu, bet mēs varam paņemt vairākus. Ja? Mēs varam paņemt, nezinu, tur, piemēram, šeit. Tad mēs varam paņemt Bitcoinu, nezinu, Ethereum, nezinu, EU mēs varam paņemt, nezinu, mēs varam paņemt, nezinu, kaut kādu Cardano, piemēram, ko mēs vēl varam ielikt iekšā, piemēram, nu, tie koini, protams, ir lielākā, nezinu, EIP, mēs varam iemest iekšā, labi, 4, lai cik es paņem, ok. Mēs varam 5 coins ieliku, mēs varam šādā veidā un attiecīgi confirm. Un kas mums notiekās? Es esmu ielicis šajā te izvēlējis 5 monētas, un šīs monētas proporcionāli sadalās uz 100%. Tad 5 ieliku, katra proporcionāli saliekās pa 20%. Mans ieteikums, lai, ja vēlaties samazināt risku, vismaz katrā rebalancing botā, ielikt vai nu Bitcoinu, vai nu Ethereum, vienu no viņiem, nav obligāti ap 2 jāliek, atkarībā cik lielu risku es gribat uzņemties. Kāpēc Bitcoin un Ethereum? Jo mēs zinām to, ka tie ir daudz stabilāki, un tas tieši attieksies arī pēc tam uz to rebalancingu, lai būtu iespējams labāka pozīcija. Un tālāk mēs zinām to, ka, piemēram, nezinu, Bitcoins, Ethereum tādi stabilāki, ja mēs viņam, nezinu, tur varam atstāt, nezinu, tur, piemēram, katram, nezinu, uzlikt, nezinu, mēs varam uzlikt 25%, un pārējos mēs tur, piemēram, varam, nezinu, sadalīt savādāk, piemēram, jau mēs uzliekam 15. Kopējais tā mums tagad ir, jā, šeit mēs, piemēram, uzliekam 10. Jā. Tā, un mums pat te var vairāk, mēs varam uzlikt šādi 25, uzliekam, arī tāds spēcīgāks ir, un šeit mēs katram varam ielikt pa 15, un šeit arī 15. Respektīvi, nu, tas setups jau ir, kā jūs liekat, tas atkarībā, cik lielu risku jūs gribat uzņemties. Ja mēs aptuveni salīdzinām to, kuras monētas varētu būt spēcīgākas, labākas, ja, vai kuras labāk performēt varētu. Tas ir visi pēc tā jāskatās. Ja, man jau par daudz te uzlikti procenti, laikam šādi 100%. Ja, nu, viņš te rādās reiz 100%, lai būtu 100%, nevar pārsniegt. Lūk, tālāk. Kas atkal pie šī ir ļoti laba. Šeit par katru monētu, ko jūs pievienojat, jums ir jābūt ir vismaz $10 par katru pievienoto monētu. Tad minimālākais, kā jau šeit rādās, ir 50 USDT, kas ir jāpievieno. Atkal šeit varu likt piemēru, kādreiz par katru monētu bija vismaz 100 USDT jāliek, lai tā kā palaistu botu. Tā kā jau teicu, tad viņi te maina. Tālāk, šeit arī jūs varat uzlikt take profit un stop loss uzlikt, ja gribat, tad tajā brīdī, kad bots izslēdzās, vai tajā brīdī, kad jums, vai, nu, pareizā sakot, tā kā pozīcija aizverās, vai paņem profitu, vai nu ir kaut kāds mīnus, un jūs tā kā negribat viņu laist līdz, gaidīt, piemēram, jūs viņu varat aizvērciet. Personīgi es nevienam botam neesmu izmantojis ne stop loss, ne take profitu, ja, tas ir personīgi tā kā es daru. Un kas šeit ir par to rebalancingu, ir tā, kad tas tā periodika rebalancingu ir tā, kad mēs varam uzlikt rebalancingu, es lieku parasti uz 4 stundām, ko dara šis te bots. Tad pēc 4 stundām viņš rebalanso to portfeli, tās monētas, kas labāk ir performējuši, viņš tā kā, nu, var teikt, noklāja pārējās pozīcijas, kas nav tik labi performējuši. Ja, tā kā varētu teikt, kā piepērk klāt, jeb rebalansojam, izdala proporcionāli, lai nebūtu tas mīnus. Tas ir tas rebalancing bots. Un tas krūti ir tas, ka tev ir vairākas monētas, un tad tu vari pats kaut ko mainīt. Kas vēl ar rebalancing botu ir? Rebalancing botu tu arī tad mainīt, kamēr bots darbojās, tu vari mainīt to monētas, kuras tu gribi. Piemēram, tu zini, kā tu pēc 2 dienām saprati, ne, eipu man nevajag, tu eipu vari izņemt ārā un ielikt citu. Ja mēs runājam par grid trading botu, tāds opcijas tur nav. Ja jūs palaidāt viņu, jūs nevarat vairāk izvēlēties citu monētu, jūs viņu varat tikai apturēt un tad uzlikt pa jaunam citu botu. Ja? Tā kā tālūk. Tas ir par tādu īsumā, pareizāk sakot, izrunājot par šo te rebalancing botu. Un, ja mēs runājam par to kuponu, kur jūs varat izmantot, tad viņš bija tūlītās es paskatīšos, kur viņš bija atrodās. Future Grid šis bija, laikam, jā, Artur, šis bots ir, ja es nekļūdos. Jā, laikam, jā, šī taču. Jā.
šīs tad future, tā kā šo pats es neizmantoju botu, bet te ir tieši tas pats, tad te grid, mēs, piemēram, kas īstenībā vēl labi ļoti ir, tad kas ir tad forši, kad vienmēr šie te boti, ka mēs liek, viņš arī tā kā rekomendē, kādu setup mums uzlikt. Mums tur vismaz vajag uzlikt tad highest price, tā kā, piemēram, ja mēs atstājam, mums tagad stāv uz Bitcoin, piemēram, lower price, piemēram, uzliksim, nezinu, 105, 1, 2, 3, un te, nezinu, highest. Un tad varam uzspiest rekomendēt, un viņš pat iesaka, cik gridus jums uzlikt. Tas ir ļoti forši tādā ziņā, kad varbūt, cik tam man vajadzētu. Viņš tā kā aprēķina, cik aptuveni gridus vajadzētu likt, un tad jūs arī šādi varat uzlikt. Jo lielāks būs price range, tā cenas, tā amplitūda, kurā viņš staigā, jo arī attiecīgi gridi būs vairāk. Ja? Viņš attiecīgi šādā veidā tiek likts. Un te arī te var uzlikt tad longu vai shortu, šī gadījumā te longs, shorts un neitrāli. Tā kā Arturs bija uzlicis uz neitrālo, ja, tur Arturs pirmajās dienās 8% bija jau saņēmis, ja, tā kā botam šo te profitu. Jā, tagad jau 20%. Tagad 20% neitrāli. Tad neitrāls tādā ziņā, ka jūs neriskējat baigi, ja, ar to, piemēram, uz to tirgus Jā, viņš tur treido gan long, gan short. Ja jo šī gadījumā bots arī nenopirks visu Bitcoinu, viņš arī paņems gan USDT rezerves, gan arī šīs monētas nopirks. Un te arī tieši pats, te arī stop loss var uzlikt un visāds citus setupus. Jāsaka tā, ka, protams, kā jau jebkurā biržā ir ļoti daudz visāds papildus nianses, ko tu vari uzlikt, ko tu vari salikt. Ja? Tas katram noteikti pašam ir jāpēta, jo arī es neesmu Pionex platformas eksperts, es izmantoju tās lietas, ko es izmantoju, es esmu iepazinies, iemācījies, izlasījis, paskatījies tās lietas, kas tā kā priekš manīm svarīgs. Ja kaut kāds, protams, ekstra lietas, tad noteikti tas ir, kā vienmēr par katru lietu do your own research, ja, šis nav nekāda rekomendācija tagad mesties iekšā ar visu naudu un likt uz botiem. Katram jāskatās un jāpēta tās lietas ir, jā. Tā kā, protams, mēs arī privātai grupai atsevišķu sazvanu uztaisījām, tas sazvans ir pieejams arī privātā grupā, ja kāds arī pievienojās, tad tur to sazvanu arī var izskatīt, tur arī atbildēt uz jautājumiem, ir uz vairākiem jautājumiem, tā kaut kā. Tā kā tas, laikam, īsumā, būtu viss, es nezinu, man īsti, vairāk nebūtu ko piebilst. Jā, man liekas, Pionex, jā, kopumā es novērtēju, Pionex, kā jau teicu, es no 21. gada izmantoju, man patīk viņam aplikācija arī, kā jau jebkurā biržā, ļoti ērti pārvaldām aplikācija ir, jā, karte, jā, kā jau minēju, viņam tieši nesen īstenībā iznāca kaut kādi daži mēneši tikai apakaļ, jā, maksimums varbūt, nezinu, pusgads, negribās samaloties tagad vismaz Eiropas tirgumu. Un tālāk, ir pieejami, jā, kā jau es vairāk kārt minēju, USDT pagaidām, kas, redzēsim, kā būs nākotnē saistībā ar mikroregulējumu. Un, jā, tas laikam no manas puses viss būs. Tad